Tā kā savā prezentācijā es mēģināšu pastāstīt, ko mums, kā Vizmai, nozīmē jaunā versija, ko mēs redzam kā priekšrocības, ko tieši mūsu Latvijas klienti varētu izmantot un kas viņiem varētu patikt. Un iesākumā, tā kā ne visi no jums pacēla rokas, kad prasījām, vai jūs lietojat mikrostratēģiju, pastāstīšu nedaudz par to, kas tas ir un kāpēc mēs to vispār Vizmā izmantojam un pārstāvam un kāda ir tā situācija Latvijā. Tātad Latvijā uz doto brīdi mikrostratēģiju izmanto vairāk nekā 50 organizācijās. Un tie ir pagājušā gada dati, kopš tā laika nākuši klāt vēl jauni klienti. Mēs mikrostratēģiju pārstāvam jau 10 gadus, un tas iemesls, kāpēc mēs tik tieši turamies tieši pie šīs biznesa inteliģences platformas, ir tas fakts, ka tā ir platforma, kas tieši konkrēti fokusējās uz analītiku un nedara neko citu. Ja? Viņi ir nozīmīgi progresējuši šajā laikā, un mēs neredzam iemeslu, kāpēc mums vajadzētu atteikties no līdera šajā jomā. Tāpatās pagājušo gadu mēs pirmo reizi pārsniedzām 1000 lietotāju skaitu, un tie ir licencētie lietotāji. Tā kā Latvijā mikrostratēģiju uz doto brīdi lieto vairāk nekā 1000 licencētu lietotāju. Kā arī ir diezgan daudz arī lietotāji, kas lieto izmēģinājumu versijas. Tā kā tas arī ir, mūsuprāt, ļoti nozīmīgs skaitlis, ņemot vērā to, ka tomēr biznesa inteliģence nav tā uzņēmuma prioritāte bieži vien, vai kā mums to negribētos. Un šo 10 gadu laikā mēs jau esam realizējuši vairāk kā 150 lielus projektus, protams, daudz mazākus, un arī tas skaits tagad ir diezgan nozīmīgi lielāks. Kāpēc jums vajadzētu izvēlēties mikrostratēģiju, nevis kādu citu biznesa inteliģences rīku? Manuprāt, ir 4 galvenie iemesli. Ja? Pirmkārt, tā analītika ir beidzot kļūsi katram pieejama. Ja? Tā nav vairs tikai IT lietotāju prioritāte un prieks. Ja? Tagad analītika ir pieejama jebkuram, kurš spējīgs darboties ar internetu pārlūku, kurš spējīgs darboties ar Microsoft Office. Ja? Vairāk tas nav tik sarežģīti un tiešām jebkurš cilvēks bez priekšzināšanām jau var intuitīvi veikt savu analīzi. Otrā lieta, kāpēc mēs mikrostratēģiju tā mīlam, ir tas, ka ļoti viegli, kā jau Žemislavs minēja, pāriet no individuālās datu analīzes uz uzņēmumu datu analīzi. Visi objekti, ko jūs izveidosiet, spēlējoties ar savējiem datiem, savā datorā, pēc tam, ja viņi ir noderīgi citiem uzņēmumā, ir viegli izmantojami atkal, respektīvi, jums nav jāveic darbs divreiz, jūs varat izvērtēt, kurš cilvēks uzņēmumā ir izveidojis kaut ko labu, ir izveidojis kaut ko citi, kas varētu būt citiem noderīgi, un izmantot arī visā uzņēmumā, ietaupot izmaksas un ļaujot visiem piedalīties šajā te procesā. Un pēdējais ir tas fakts, ko es arī daļai pieminēju, jo ar katru nākamo versiju tā IT iesaist vai mūsu iesaist kā pakalpojumu sniedzējiem ir palikusi arvien mazāka. Un arī 10. versijā arvien vairāk ir tās lietas, ko jūs varat izdarīt paši, kur jums nevajag prasīt konsultācijas mums, kur jums nevajag prasīt konsultācijas jūsu IT cilvēkiem, kur jūs varat veikt šo analīzi uzreiz paši. Tātad par mikrostratēģiju 10. Iepriekšējā prezentācijā jūs dzirdējāt daudz ko par tām lietām, kas ir jaunas, kas ir uzlabotas. Es neatkārtošos, es tikai pastāstīšu, kas mūsuprāt ir tas pats jaukākais un tas, ko mēs redzam, ka mūsu klientiem varētu interesēt. Ja? Pirmkārt, šī ir tā datu vizualizācija, kas jau iepriekš bija, protams, pieejama, ja? Bet tas, kas man ļoti patīk un tas, kas mums konsultantiem liekas interesanti, ir tieši šis fakts, kad klientiem ir iespēja importēt jebkuru no trešo partiju vizualizācijām mikrostratēģiju un izmantot. Ja? Zinot, standartā tur, teiksim, ir 10 vizualizācijas, ja, kuras ir ļoti jaukas, ja, bet reizēm jums ir specifisks mērķis, un šim mērķim šīs vizualizācijas nedara,
vajag pielāgoties un pēc tam stāstīt cilvēkiem, ko jūs īsti domājat ar to, ja? Un ir tieši specifiski kāds templates internetā, kas jums derētu. Tagad to jūs varat izdarīt ļoti vienkārši, pievienot šos trešo partiju izstrādātās vizualizācijas un darboties. Otrā lieta, arī atkārtošos, ir šī te pārēja. Jūs varat vēl uz savu datoru, kaut vai, kad jūs esat mājās netiešsaistē, veidot šīs te vizualizācijas, veidot atskaites. Un, ja tas, ko jūs izveidojāt, noderēs kādam citam, pēc tam to ļoti viegli varēsim izmantot visā uzņēmumā. Trešais un arī viens no svarīgākajiem punktiem ir par ātrdarbību, kā citējot vienu no mūsu speciālistiem mikrostratēģijas, viss notiek baigi ātri. Nu, tā arī ir, tas uzlabojums ir redzams, ir tīpaši, ja datu apjoms ir liels. Un ceturtā lieta, arī administratoriem vairāk nav jāskatās tādās nesaprotamās, tikai viņiem saprotamās tabulās, arī viņiem ir pieejams jauka dashboard, jaukas vizualizācijas par to, kas uzņēmumā notiek, kas cilvēkiem liekas svarīgs, kurās vietās ir vajadzīgi uzlabojumi. Tagad es jums parādīšu nedaudz, kā darbojās šis te vizualizācija rīks. Un iesākumā es pastāstīšu par to, kādus datus es izmantošu. Es izmantošu divus Exceļus, ko es pats uztaisīju šonedēļ, bet tikpat labi Excel vietā, ja mēs varam iedomāties, ka tā ir kāda datu bāze vai kāds no daudzajiem datu avotiem, ko Premislavs stāstīja, kam ir automātiski piekļuvi jau no mikrostratēģijas, kur nevajag veikt nekādu datu sagatavošanu kādam IT cilvēkam vai kādam ārējam konsultantam. Ja. Tātad man ir viens Excelīts, kurš ir par transakciju datiem. Vienkārši man ir uzņēmums, kas darbojas Latvijas lielākajās pilsētās, kaut ko pārdod. Un, kur ir pirkuma summa, rēķina, numuri, datumi un pilsēta, kur tas notiek. Ja? Tā kā mēs šo te darīsim ļoti vienkārši. Izveidosim panelīti. Tas droši vien tāpēc, kad man vēl vajadzēs ielogoties. Bet tas ir normāli, es jau brīdināju par to, ka tā ir dzīvā prezentācija, jūs redzat. Tā. Un mēs esam iekšā beidzot. Tātad, šis ir mikrostratēģijas interfejs. Mēs varam sākumā jau uzreiz veidot savu atskaites, dokumentus un vizualizācijas goda vietā. Tātad, kā jau mēs stāstījām, mēs varam uzreiz pievienot daudz dažādus datu avotus. Kā redzam, arī visi šie sociālie tīkli un arī parastās datu bāzes vai vienkārši iekopējot datus. Es izmantošu savu Excel. Tā, un šeit ir tā interesantā lieta, ko arī Premislavs pieminēja, ka mums vairs nevajag, lai kāds sagatavotu datus mūsu vietā. Ja dati, kas nāk, ko mēs gribam izmantot, ir kļūdaini, ir kaut kādas lietas, kas mums traucē veikt analīzi vai kas mums traucē pēc tam, lai tie rezultāti būtu kaut ko nozīmējoši, mēs to varam izdarīt paši šajā te interfejsā. Tāpatās, ja starp datu elementiem ir mikrostratēģija jau automātiski izveido šīs te saites, bet ja ir kāda saite, kas nav izveidota vai ko jūs gribat izveidot, kur ir saistība starp kaut kādiem datu elementiem, arī to jūs šeit paši varat izdarīt. Tātad par šo te datu wranglingu, jeb, teiksim, latviski runājot, datu sagatavošanu. Man no šiem te piemēra datiem, piemēram, nav vajadzīgs rēķina datums šādā formātā. Ja? Viņš ir gads, mēnesis, diena. Savā analīzē es gribētu izmantot tikai mēnesi. Un izvēloties šo te
kolona man ir vesela rinda ar iespējām, ko es varētu ar šiem datiem izdarīt. Uzlabot, respektīvi, noņemt duplikātus, noņemt šos teiksim, noņemt kaut kādus, ja teiksim, visi dati vienādi un ir pāris, teiksim, ieraksti atšķirīgi. Ja noņemt atšķirīgos ierakstus, automātiski piepildīt tukšās vietas un tā tālāk. Šī lieta liekas varbūt sarežģīta, varbūt tā kā nevajadzīga, bet, kā mēs zinām, biznesa inteliģencē pats svarīgākais ir kvalitīvi dati. Ja? Un šī ir tā vieta, kur jūs to datu kvalitāti varat uzlabot paši saviem spēkiem. Tā vietā, lai izveidotu atskaiti un pēc tam skatītos, ka tur ir kļūda un prasītu kādam citam, lai viņš pārbauda no paša sākuma, kāpēc tieši šis rezultāts nav pareizs. Ja? Šajā vietā jūs varat jau to laicīgi pamanīt un laicīgi izlabot. Tā kā man nepatika šie datumi, es izvēlēšos sadalīt viņu dažādās kolonās. Tā es izvēlos šo simbolu, piemērot. Un, kā redzam, man šis datums ir sadalīts 3 kolonās. Teiksim, mēnesis, ja man ir vajadzīgs mēnesis, to es pārsaukšu. Savukārt, teiksim, šo kolonu man vispār nevajag. Ja? Es viņu varu, teiksim, izdzēst, lai viņi man nemaisās pēc tam, kad tiks izveidot šie datu elementi analīzē. Kad mēs esam laimīgi ar datiem, mēs spiežam labi, spiežam pabeigt, un mikrostratēģija automātiski izveido datu kubus, ja, lai tā ātrdarbība uzlabotos nākamo reizi, kad jūs izmantosiet, un izveidošu visus šos datu elementus, ko mēs izmantosim analīzē. Redzams, no mana Excel ir izveidoti datu elementi, klients, mēnesis, ko es gribēju, pirkuma summa un tā tālāk. Restīvi viss, kas nepieciešams. Tālāk mēs domājam, ko mēs vēlētos uzbūvēt no šī visa. Ja, teiksim, ja mēs gribētu uzbūvēt vienkāršu tabulas veidu atskaiti, ja mēs vienkārši vilktu šos elementus iekšā, bet mēs redzam šeit labajā pusē ir pieejams visādas arī citas interesantas vizualizācijas, no kurām arī šeit lejā ir tās vizualizācijas, ko mēs abdivi ar Žemeku pieminējām, respektīvi citu izstrādātāju veidotās vizualizācijas, kas varētu varbūt noderēt mums. Tā kā šeit tā rinda var būt ļoti gara, vai arī tieši ar jums vajadzīgajām vizualizācijām, tas ir viss pēc jūsu vēlmēm. Nu, bet izveidosim, teiksim, vienu tādu saucamo heatmapu, kas ir karstuma karte. Teiksim, mani interesē tāda lieta, kā kurš, nu, teiksim, man ir veikts klientu novērtējums, ja, kas ir klienti novērtējuši manu uzņēmumu. Es gribu zināt, vai tie klienti, kas novērtē mani labāk, arī pērk vairāk. Ja, tas diezgan svarīgi. Vai man ir vērts strādāt pie viņu apmierinātības. Ja mēs sadalīsim šo visu pa klientiem, izveidosim, ka šī karte tie klientu lielumi ir pēc pirkuma summas, ja, un mēs izveidosim, ka viņi tiek iekrāsoti pēc novērtējuma. Restīvi, kurš ir man novērtējis labi, būs zaļš, kurš man novērtējis slikti, būs sarkans. Bet novērtējums ir izveidots kā atribūts. Man tas ir vajadzīgs kā metrika. Tie, kas lieto mikrostratēģiju, jau zina, ko tas nozīmē. Mēs ātri izveidojam metriku un ievietojam šeit. Kā mēs redzam, no šī principā klientu novērtējumam nav lielas saistības ar to, cik daudz viņi pērk. Ok, ļoti labi. Dosimies tālāk. Kā tie, kas pazīst šo vidi, zina, ļoti vienkārši pievienojam arī citas vizualizācijas. Piemēram, mēs gribam apstīties, kā mums veicās atsevišķās pilsētās Latvijā. Tā, mēs pievienosim jaunu. Tūlītās. Nejauši pārtaisīju veco vizualizāciju par šo. Tas ir normāli. Tātad izvēlamies pievienot jaunu vizualizāciju, izvēlamies, kur viņi būs, blakus vai lejā. To visu var izdarīt velkot vienkārši. Un izvēlamies šīs līniju vizualizāciju. Mēs gribam zināt, kurās pilsētās kā mums veicās. Teiksim tā, paņemsim to pašu pirkumu summu
uztaisīsim no viņas ļoti vienkārši var uztaisīt, teiksim, vidējo rādītāju, jā, vai ko mēs varbūt izmantosim vēlāk. Jebkuru no šīm te elementiem mēs vēl kā varam pārveidot, ja, teiksim, mums nav vajadzīga kopējā, ja mums ir vajadzīga, teiksim, vidējā, mediāna, jebkāda cita funkcija. Šos te visus datu elementus mēs varam pārtaisīt par sevi interesējošiem datu elementiem. Tāpat kā Excelī arī varam uzrakstīt formulu, kur sastāv no dažādiem šiem datu elementiem un izmantot pēc tam vēlāk. Ja? Teiksim, mums tagad interesē pa mēnešiem, kā mums veicās šo te pirkumu summu. Nepareizi uztaisīja, augšu leju, ļoti vienkārši mēs varam apmainīt vietām. Šādi. Un mēs gribam dalījumu pa pilsētām. Kā mums veicās pilsētās? Dažādās pilsētās arī neko nevar saprast, jo viss ir vienā krāsā. Un šeit ir arī iespējas nokrāsot. Nokrāsosim arī pa pilsētām. Tā, un šeit atkal mēs redzam, ka, teiksim, kā mums veicās, teiksim, Rīgā vislabāk. Redzam pīķu mēnešus, ja, teiksim, manā gadījumā tad tie tur ir vasaras vidus, iespējams pārdodu alu vai saldējumu. Un tā kā ir izveidotas divas vizualizācijas. Bet vēl viena ļoti interesanta lieta, ko gan Pšermislavs rādīja, kas mūsu nodaļā izraisīja negluži ne sajūsmu, bet katrā ziņā prieku, bija tas, ka tagad mikrostratēģija ir automātiski iekļautas bezmaksas SRI kartes. Ja? Un tas nozīmē to, ka bez papildus licences jūs varat vizualizēt savus datus uz kartes, un nevis šādas tādas kartes, bet ļoti detalizētas dažādu tipu, gan topogrāfiskās, gan ielu, gan geogrāfiskās kartes, un tādā veidā uzlabot šo te datu, tā teikt, parādīšanu. To arī izdarīsim. Sākumā es drošības pēc saglabāšu šo vizualizāciju. Un, lai darbotos ar karti, es esmu izveidojis vēl vienu Excelīti, kas demonstrēs arī to, cik ļoti viegli mēs varam apvienot dažādus datu avotus. Ja? Man ir otrs Excels, kurā es esmu vienkārši ievadījis Republikas pilsētu koordinātas. Un tūlīt parādīšu, kā tas izskatās. Man 9 Latvijas lielākās pilsētas, Republikas nozīmes pilsētas, viņu ģeogrāfiskās koordinātas, iedzīvotāju skaits un konkurences skaits, kas tajās pilsētās mums vispār ir. Un mēs mikrostratēģija automātiski atpazīst šīs te koordinātas kā ģeogrāfiskos atribūtus, un mēs norādām, ka pilsēta, šis te, mums ir tiešām pilsēta. Un mēs to izmantosim, lai novietotu uz kartes. Kad mēs esam laimīgi spiežam pabeigt, un arī šim te datu avotam tiek izveidots savs klubs, un kā mēs redzam, viņš tiek novietots šeit. Un, ja mēs gribam, lai šie te datu avoti darbojas kopā, ja mēs gribam izmantojot vienus datus, lai, teiksim, mums atlasās arī no otra, mēs varam izveidot saites starp viņiem. Teiksim, mums ir šeit pilsēta, un arī pirmajā datu avotā mums bija pilsēta. Tātad mēs izveidojam saiti ar otru datu kopu, pilsētu ar pilsētu, un labi. Uzreiz mēs redzam, šeit parādās šīs te links, šī te saite, un mēs varēsim izmantot šo te karti kā filtru, lai atlasītu datus citās mūsu vizualizācijās, kas arī ļoti, ļoti ērti. Nu labi, ķersimies klāt. Tātad mēs gribam pievienot vēl vienu jaunu vizualizāciju, kas būs karte. Šeit viņi varbūt neizstīsies, labi, noliksim viņu lejā. Un izvēlamies karti. Tā. Tagad mums karti ir, es uzlikšu viņu uz visu ekrānu, lai parādītu jums to, ko es gribēju pateikt. Kā redzams, šajā gadījumā mums ir vienkārši pelēka karte, bet mēs viņu varam atkarībā no tā, kādu analīzi mēs gribam veikt. Ja mums, teiksim, ir kaut kāda transporta analīze, mēs varam izveidot ielu karti. Mums ir vienkārši vajadzīga kaut kāda cita tipa ģeogrāfiskā informācija. Mēs varam kaut kādu topogrāfisko karti izmantot, bet ļoti vienkārši iezūmosim Latvijā. Kā redzams, mums ir gan, teiksim, satelīta karte,
gan vienkārši palēkā karte, gan topogrāfiskā. Teiksim, šim te piemēram es izmantošu vienkārši pelēko, jo tur būs dažādi dati pa virs krāsaini. Tātad no tām lietiņām, ko es esmu uztaisījis, atceramies, ka pilsēta bija tas, kur mēs datus gribētu likt. Tad mēs ievelkam pilsētu pie ģeoatribūtiem, un sistēma automātiski atrod vietas kartēs un automātiski pieliek platuma un garuma grādus. Ja? Mēs redzam, ka šīs tās republikas pilsētas ir, ko es esmu izveidojis. Bet no tā, protams, mums liela labuma nav, mēs visi zinām, kur viņas atrodās, mēs gribam kaut kādu analīzi veikt. Ja? Un kartējā, teiksim, ir iespēja vienkārši likt kā punktiņus, ja? Kā rombiņus šajā gadījumā, ir iespējams viņu tos datus attēlot kā burbulīšus. Tāpatās ir iespēja arī attēlot viņu kā teritoriju, vai arī tā saucamā density map, kad konkrētās vietās, kur ir biezāka koncentrācija, ir, teiksim, citā biezākā krāsā un kur ir zemā koncentrācija mazākā. Bet šajā gadījumā izmantosim burbulīšus, un mēs, teiksim, gribam zināt par pilsētām, kurā pilsētā mums ir, teiksim, visaugstākais vidējais pirkums. Ja? Tajā mēs, teiksim, uzliksim lielākas burbulīšus. Mēs redzam uzreiz, ka mums Rīgā, teiksim, iet labāk nekā Jēkabpilī. Un mēs, teiksim, gribētu iekrāsot pēc tā, cik mums daudz ir konkurentu. Ja? Un kā mēs to izdarīsim, mēs uz šo te konkrēto konkurentu skaitu metriku piespiedīsim. Šeit ir tāds indikātori. Un mēs, teiksim, izvēlēsimies, kādā veidā mēs parādīsim. Teiksim, gribās redzēt, jo vairāk konkurentu, jo sarkanāks. Ja? Teiksim, zaļais nozīmē, ka mums tur nav konkurentu vai ir ļoti maz. Sarkans nozīmē to, ka mums tur konkurentu ir ļoti daudz. Ok, tad, kad mums ir šī karta, teiksim, izveidota, mēs varam turpināt darboties. Un tas, ko es gribēju parādīt, ir tas, kādā veidā no kartes kādā veidā mēs varam filtrēt no kartes, sasaistīt vizualizācijas savā starpā. Un šeit ir tāda iespēja, kā izmantot kā filtru, ja, jebkurai no vizualizācijām, ko jūs izveidojat, jūs viņu varat izmantot kā filtru vai atlasīt datus citās. Šajā gadījumā izvēlamies, vai mums atlasa datus abās iepriekš izveidotajās vizualizācijās. Ja. Un, kā redzam, šeit ir dažādi atlases veidi, mēs varam vienkārši uzzīmēt kvadrātiņus, pāri, aplīšus. Teiksim, mani interesēja dati par Latgali. Ja? Es vienkārši apvilku šos te Latgales pilsētas. Un, kā redzams, abās pārējās vizualizācijās man atlasās dati, kas ir tieši domāti par Latgali. Un tad, attiecīgi, mēs varam skatīties, ja, teiksim, Latgalē cilvēki mūs novērtē labāk, ja, nekā Rīgā. Bet rezultāti tomēr nav tik labi. Un tā tālāk veikt analīzi kaut kādu tieši par konkrēto teiksim, reģionu, vai tieši par konkrētajiem teiksim, punktiem, kur mēs redzam, ka ir kaut kādas problēmas, vai kur mēs gribam pievērst lielāku uzmanību. Tā, un tas, ko es vēl gribēju pieminēt pie mana demo, ir tas, ka pēc tam, kad šī vizualizācija ir uztaisīta, mēs varam ar viņu dalīties ar kolēģiem, nosūtīt viņiem gan kā mikrostratēģijā, gan kā bildi un tā tālāk. Tāpatās izmantojot tagad visiem, kuriem ir licenzētās versijas, ir arī nāk klāt MicroStrategy Office, kas nozīmē to, ka jūs varat ievietot mikrostratēģijā izveidotās atskaites un analīzes Office dokumentos. Piemēram, jums reizi mēnesī vajag rādīt kaut kādu prezentāciju vadībai, kurā ir konkrēti dati jāiekļauj. Jūs ielieciet mikrostratēģijas atskaiti šajā te prezentācijā un vienkārši atjaunojiet reizi mēnesī un viņi būs ar jaunākajiem datiem. Tā kā, tās iespējas, ko darīt pēc tam ar to arī ir diezgan plašas. Tā, tagad es pārslēgšos ātri uz savu prezentāciju. Man ir vēl pāris lietas, ko es gribēju pateikt. Tā, tad nobeigumā es gribēju pateikt to, ka ikvienam no jums, kas šodien ir atnākuši un lieto mikrostratēģiju,
ir izveidot kaut kādi projekti, varbūt viens, varbūt vairāk, kas ir noteiktam mērķim. Un šodien jūs redzējāt, cik daudz tomēr dažādu jaunu iespēju radušās, cik daudz vecu iespēju ir uzlabotas. Un es gribētu teikt, ka salīdzinoši jums organizācija ir tāds Šveices nazes, no kur jūs izmantojat varbūt tikai nazi, varbūt tikai zāģi, varbūt divus, bet tomēr jums ir iekšā tajā Šveices nazī vēl vesela rinda ar instrumentiem, kurus es arī ļoti no savas puses vēlētos jums novēlēt, pamēģināt. Varbūt ne visiem tas derēs, varbūt sākumā liksies kaut kas nesaprotam, bet visticamāk jūs atradīsiet kaut ko savu noderīgu un iespējams, ka uzlabosiet ne tikai informācijas plūsmu organizācijā, bet iespējams arī rezultātus. Tā kā ar to es esmu beidzis. Paldies!